Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji! Šovakar sastrēguma stundā mēs diskutēsim par uzturēšanās atļauju biznesu. Ideja, kas savulaik radās ekonomiskās krīzes pašā dziļākajā punktā ar nolūku pelnīt un palīdzēt īpaši nekustamo īpašumu nozarei, šobrīd ir izraisījusi konfliktu. Jo proti, nacionāli noskaņotie uzskata, ka tas apdraud latvisko identitāti. Jo Latvijā iebrauc un īpašums iegādājas gan krievi, ukraiņi, azerbaidžāni un arī pat ķīnieši. No vienas puses, pienesums Latvijas ekonomikai ir 419 miljoni latu. No otras puses, 7000 imigrantu. Kā risināt šo problēmu? Un vai tā ir atrisināma? Par to mēs šovakar arī sastrēguma stundā runāsim. Un mūsu diskusijas dalībnieki ir Imants Parādnieks, Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Nacionālā apvienība pēc būtības ir visas šīs jēzgas iesācēji, ja tā var teikt, arī izteikuši ultimātu koalīcijas partneriem. Un jūs izsakaties, es citēju, milzīgo izsniegtu uzturēšanās atļauju skaita pieaugumu. Tas veido jaunu kolonizācijas vilni, ierobežo latvisko kultūru telpu, apdraud Latvijas ekonomikas ilgspējīgu attīstību. Bet jēzgas iesācējs šeit sēž mazliet Pie tā mēs vēl tiksim, par to mēs vēl runāsim. Tiesa gan arī jūsu Nacionālās apvienības bijusī jau kultūras ministri Žaneta Jaunzeme Grende ir salīdzinoši nesen pārdevusi savu nekustamo īpašumu kādam Uzbekistānas pilsonim par gandrīz 100 000 latu. Tur ir tā greizā valsts politika. Bet jautājums ir, ka jūsu paša partijas, kā lai saka, atbalstītie ministri īsti nerīkojas saskaņā ar jūsu pausto nostāju. Tātad mazliet tāda dubultā morāla mums sanāk. Ja redziet, mēs kā partija neuzliekam par pienākumu tā rīkoties, pie tam tas bija vēl kādu laiku pirms iestāšanās partijā, cik mani zināms. Un to jūs esat viņai piedevuši. Bet vēlreiz es jums saku, tur jau ir tā problēma šajā greizajā valsts politikā, ka tāda iespēja vispār pastāv. Un neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis agrāk. Jūs esat viņu arī gatavi izmantot paši? Protams, mēs gatavi izmantot, viņi mums ir jāpārtrauc. To mēs esam gatavi darīt. Iepazīstināšanai ar pārējiem diskusijas dalībniekiem Edmunds Demiters, Saeimas Reformu partijas frakcijas un arī valdes priekšsēdētājs. Labvakar! Labvakar! Reformisti atbalsta Nacionālo apvienību šajā pozīcijā, bet ir, es saprotu, par salīdzinoši pakāpeniskāku atļauju piešķiršanas pārtraukšanu nekā Nacionālā apvienība. Šovakar diskusijā piedalās arī Ainārs Latkovskis, Saeimas deputāts no partijas Vienotība. Labvakar! Labvakar. Vienotība ir salīdzinoši duālā situācijā, jo no vienas puses uzturēšanās atļaujas dod nopietnu pienesumu valsts ekonomikai un līdz ar to arī budžetam. No otras puses ir jūsu koalīcijas partneru Nacionālās apvienības ultimāts. Arī valdības stabilitāte ir likta uz kārtas. Šeit es gribu piebilst, ir vēl viens interesants fakts, kas ir saistīts ar jūsu premjeru, ar Valdu Dombrovski, jo Valdu Dombrovski ģimenei piedarošo uzņēmumu pēc būtības no bankrota paglāba viena īpašuma Drēliņos pārdošana kādam indietim par vairāk nekā 100 000 latu, ko bija iespējams arī izmantot uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Bija tāda lieta. Ir dzirdēts. Šovakar, protams, arī mūsu studijā ir Ainārs Šlesers, ekspolitiķis un uzturēšanās atļauju idejas, es gribētu teikt, tēvs. Labvakar. Labvakar. Toreiz jūs argumentējāt šo te uzturēšanās atļauju tirgošanas sākšanu ar naudas pelnīšanas nepieciešamību, bet cik var spriest, arī jūs pats esat personīgi tajā bijis ieinteresēts, jo esat bijis tīri vēsturiski savulaik saistīts ar salienas īpašumiem, kas ir Latvijā lielākais tāds nekustamo īpašumu objekts. Un līdz ar to šeit var saskatīt arī jūsu personisko ieinteresētību. Es domāju, ka jo lielāka interese Latvijas pilsoņiem būs pelnīt Latvijā, nevis ārpus Latvijas, jo labāk būs Latvijas ekonomikai. Bet jūs bijāt arī personīgi interesēts? Jā, ja mēs runājam par šo īpašumu, tad es esmu bijis viens no šī īpašuma īpašniekiem, ja es nemaldos, 2002. vai 2003. gadā. Tā kā šī īpašuma pārdošana notika ilgi pirms tam, kad šāda programma tika īstenota. Jūsu biznesa partneriem. Bet, kas attiecas par manu darbību, nav noslēpums, ka es 90. gados esmu strādājis kopā ar daudziem Norvēģijas uzņēmumiem. Mēs esam pirkuši, pārdevuši, attīstījuši nekustamos īpašumus. Un varbūt tieši tāpēc arī šī pieredze man palīdzēja saprast, ka sākoties lielajai pasaules krīzē 2008. un 2009. gadā ir nepieciešams risinājums. Un pateicoties šim risinājumam, Latvijas ekonomikā reālās investīcijas pēdējo 3 gadu laikā ir bijušas 1,5 miljards eiro, kas nav saistīts tikai un vienīgi ar tiem, kas ir saņēmuši uzturēšanās atļaujas.
Nu, par uzturēšanās atļauju mēs runājam par 400 miljoniem, mazliet vairāk. Es ļoti atvainojos. Šis cipars izriet no reģistrētā. Diskusijas dalībniekiem, un tad mēs turpināsim diskusiju. Šovakar mums arī studijā ir Cianmiņš Ho, kas ir restorāna Shangri-La īpašnieks. 3 gadus viņš jau dzīvo un strādā Latvijā, un arī palīdz šeit iekārtoties saviem tautiešiem. Good evening, Mr. Ho. Good evening. Viņa sieva, viņas arī dzīvo Latvijā un arī mazliet runā latviski. Labvakar. Labvakar. Jūs runājat latviski mazliet? Jā, es runāju latviski. Paldies. Mums šovakar studijā ir arī Dace Akule, Sabiedriskās politikas centra Providus direktore, kura arī uzskata, ka uzturēšanās atļaujām ir vajadzētu ņemt piemēru no tā, kā igauņi risina šo jautājumu, un mums būtu tur ko pamācīties. Tieši tā. Cilda Purgale, Beverīnas novada domas priekšsēdētāja. Labvakar. Labvakar. Jūsu novadā vairāki ķīnieši ir iegādājušies īpašumus, un es saprotu, ka jūsu viedoklis ir tā kā diezgan skeptisks attiecībā uz uzturēšanās atļauju turpināšanu. Mūsu novadā ir viens ķīnietis nopircis 5 abos gabalus. Un jūs jau tas jau satrauc, jūs jūtat, ka iedzīvotāji ir nemierīgi par to? Nē, es nezinu, cik daudz iedzīvotāji mēs viņu neesam redzējuši, un nekas tur nenotiek. Vienīgi zāli ir nopļauta, protams. Bet tas arī ir labi? Bet to ir mūsējie nopļaujuši, tā kā, Bet no acīm redzot, viņš ir samaksājis? Es nezinu, droši vien. Droši vien. Paldies. Un savukārt skatītājiem šovakar, kā jau arī iepriekšējā raidījumā, ir iespēja paust savu attieksmi, parādot kartītes. Parādiet, kādas jums kartītes lūdzu ir. Tā kā raidījuma laikā droši rādiet kartītes, ja jums ir pieņemams vai nav pieņemams kādā diskusijas dalībnieka teiktais, tad droši rādiet savas kartītes, tādā veidā paužot savu attieksmi. Savukārt skatītājiem pie televīzijas ekrāniem ir tātad balsojums, un jūs varat paust savu attieksmi par jautājumu, vai jāturpina uzturēšanās atļauju piešķiršana par īpašuma iegādi. Jā vai nē? Es gan pieņemu, ka raidījuma laikā varbūt, ka jūsu attieksmi var arī mainīties. Redzēsim tad uz kuru pusi. Tātad uzturēšanās atļaujas par ieguldījumu nekustamajā īpašumā sāka piešķirt 2010. gada vidū. Un uzturēšanās atļauju var iegūt, ja iegādājas Rīgā īpašumu, tātad par 100 000 latu, bet laukos par 50 000 latu. Un 3 gadu laikā tas valsts ekonomikā ir ienesis 419 miljonus latu. Uzturēšanās atļaujas ir saņēmuši 7000 ārzemnieku. 73% no viņiem ir pieteicēji no Krievijas, bet ir arī apmēram 500 ķīnieši. Uz kopējā fona, gan jāsaka, tas nav daudz. Pagājušajā gadā no Latvijas aizbraukuši 25 000 vietējo. Iespējams pat vēl vairāk, bet visi nav izdeklarējušies. Līdz ar to es gribu vaicāt idejas tēvam, kā es sākumā pieteicu Šlesarkungam, vai tas, kad jūs toreiz ierosināt, tas ierosinājums jau radās 2009. gadā tieši krīzes karstumā, vai jūs paredzējāt, ka tas var izvērsties tādā veidā kā šobrīd, un sabiedrība ir satraukta par to, ka iebrauc tik daudz cilvēku, piemēram, no Ķīnas, no Vidusāzijas valstīm? Ziniet, es esmu gandarīts par to, ka šī programma ir šādi attīstījusies, un es vēlos pateikties tiem deputātiem pirmkārt, kas uzticējās šīm manām idejām, un bija gatavi to atbalstīt, lai gan pirmās diskusijas bija saistītas ar drošību, kādi ir šie investori, vai viņi ir droši. Un šodien ziņojumā, ko sniedz iekšlietu ministrijas atbildīgās institūcijas, viņi skaidri pasaka, ka 85% no šiem investoriem ir ar augstāko izglītību, viņus varētu saukt par tā saukto inteliģenci, un ka viņi tiešām ir ļoti pozitīvi noskaņoti, viņiem patīk Latviju, un viņi grib darīt daudz labas lietas Latvijas ekonomikai. Kas attiecās par 2009. gadu, tad ir jāatcerās, ka būvniecības nozara, nekustamo īpašumu nozare, un līdz ar to pārējās nozares, kas bija ar to saistītas, proti arhitektūra, proti tie, kas nodarbojas ar mēbeļu ražošanu un tā tālāk, tā joprojām piedzīvoja kritumu apmēram 85%. Bet tas bija toreiz. Jā, jautājums, vai šobrīd ir nepieciešams turpināt šo biznesu, un vai tas nerada draudus latviskajai kultūrvidei? Nekādā gadījumā, jo man viedoklis ir bijis tieši tāds pats, kāds viņš ir patreiz. Šis ir biznes, ar ko nodarbojās daudzas pasaules valsts. Man šodien ir līdzi Eiropas Savienībā tikai pētījumi. 6. Es ļoti atvainojos. Man ir pētījumi, kur ir aprakstīts pasaules valsts gan Eiropā, gan ārpus Eiropas, ko veikuši
eksperti no Kanādas, kas ir konsultējuši apmēram 50 dažādas pasaules valdības. Un viedoklis ir tāds. Pagājušajā nedēļā es dzirdēju statistiku, ka pēdējā gada laikā Latvijā ir nomiruši cilvēki par 6000 vairāk nekā piedzīvojuši. To, ka mums ir negatīvs iedzīvotāju pieaugums, tas ir skaidrs. Stāsts par to, vai šī te straujā imigrācija, kas palielinās, pie tam no tādām valstīm, kā mēs varbūt negaidījām no Ķīnas, nerada draudus latviskajai kultūrvidei. Es ļoti atvainojos. Mēs vēlamies, lai mūs sagaida ar atklātām rokām visās pasaules malās. 300 000 cilvēki ir aizbraukuši, un viņi vēlas, lai tajās valstīs, kur viņi nolemj dzīvot, nodarboties ar biznesu, pret viņiem izturētos pozitīvi. Šajā gadījumā, tā kā mēs esam Eiropas Savienībā un piedāvājam pārtraukt šo programmu, principā būtu tad jāpiedāvā vēl vairāk. Aizliedzam pirkt nekustamos īpašumus, aizliedzam ārzemniekiem pirkt īpašumus vispār, aizliedzam vispār ārzemniekiem nodarboties ar biznesu un izstājamies no Eiropas Savienības. Jūs tagad novadat situāciju līdz absurdam. Parādniekungs, kāpēc jūs uzskatāt, ka, piemēram, 500 ķīniešu iebraukšana rada tādus draudus latviskai kultūrvidei? Mums tiešām tas latviskums ir tik švaks? Es domāju, ka te ir cita problēma. Un, saprotiet, var jau stāstīt par ieguldījumiem ekonomikā, bet, laikam, diemžēl Šlesera kungam īsti nav izpratni par to, ko nozīmē reāli ieguldījumi ekonomikā. Un nekustamā īpašumā vai bankas subordinētā kapitāla plūsma, tā nekādā veidā... Jūs uzskatāt, ka ieguldījums nekustamajā īpašumā nav ieguldījums? Jā, ekonomikas ministrija ir parēķinājusi, ka konkrēti gadā to, ko mēs reāli iegūstam, ko iegūst budžets, bija 1,5 miljonus apmēram nodevās un 10 miljonu apmēram PVN. Ja mēs gribam iegūt šādu pašu naudu, tad mēs varētu, piemēram, tikai noteikt turpmāk, kad finansu institūcijas kā bankas turpmāk nevar ieskaiti peļņas zaudējumu veikt beztermiņa periodā, bet kā tas bija agrāk, 5 gados. Tad no bankas peļņas, kas šobrīd ir apmēram 146 miljoni, 22 miljonus mēs dabonām budžetā tikai vienu nodokļu veidā. Bet varbūt tas ir cits stāsts. Šeit tā situācija tāda. Mēs runājam par sekām, kāpēc cilvēki ir aizbraukuši. Tāpēc, ka bija ekonomiskā krīze. Kas radīja šo ekonomisko krīzi? Tas burbulis, kas tika uzpūsts mākslīgi tieši nekustamajā īpašumā. Bet ir jautājums, kā risināt šo ekonomisko krīzi? Tad mēs šobrīd runājam par problēmu, ko varētu salīdzināt ar narkomāniju. Un šis nekustamā īpašuma tirgus savu laiku ar tiem, kas attīstītājiem, viņi uzsēdināja uz adatas. Es to jau pateikšu, kur ir tā galvenā problēma. Viens ir vai nu ārstēt, vai nu turpināt. Viņiem arī kaut kā jāizdzīvo. Ziniet, ir tā, ka vai nu narkomāns grib ārstēties, un ārstēšanās metodu mēs piedāvājam, un es jums pateikšu. Tie ir divi līdzekļi. Pirmais, mums jāatbalsta savējās jaunās ģimenes, un tā pirmā mājokļa atbalsta programma, kur vajag tikai 5 miljonus, lai apmēram 500 ģimenes varētu katru gadu. 5 miljonus dabūt? Ir, kur dabūt šo naudu. Un otrs ir māju energoefektivitāte, kas nenozīmē tikai vienkārši siltināšanu vai logu pakešu maiņu. Tas nozīmē arī strādāt pie tā, lai šie projekti gan dizainiski labi izskatījos, kur arī mēbeļu ražotājiem būtu ko darīt un visiem pāriem. Demeter kungs, jūs piekrītat tik kardinālai nostājai? Tajā brīdī, kad aktualizējās šī problēma starp koalīcijas partneriem, mēs piedāvājam risinājumu. Un risinājums ir sekojošais, kas uz šobrīd īstenībā apmierina visus koalīcijas partnerus, vai gan rīz. Proti, mēs piedāvājam izveidot investīciju fondu, kurā nauda ienāktu sekojošā veidā. Par katru šo modeli, paketi, kādu šobrīd ir attiecībā par uzturēšanas atļaujiem, proti nekustamais īpašums, banku subordinētais kapitāls, ieguldījumi uzņēmējsabiedrībā, mēs piedāvājam papildus vēl 25 000 eiro iemaksu, neatgriezeniski iemaksu investīciju fondā. Tātad cilvēkam, ārzemniekam vajadzētu gan nopirkt nekustamo īpašumu, plus vēl iemaksāt 25 000 investīciju fondā. Eiro, jā. 25 000 eiro. 25 000 eiro, tā ir tā summa, apmēram par ko mēs uz šobrīd diskutējam. Proti, kas būtu, ja salīdzinām 3 gadus, ja šāds mehānisms būtu strādājis. Tas pats, kas ir šobrīd, plus vēl valsts iekasētu pat tiešo naudu par uzturēšanās atļaujumu. Noticis, ja šāds mehānisms būtu strādājis jau pirms 3 gadiem. Un šobrīd investori apmēram nepilni 3000. Ja šis mehānisms būtu strādājis jau 2010. gadā, tie ir 75 miljoni eiro. Nekustamo īpašumu nozara noteikti teiks, ka tādā gadījumā nebūtu bijis 3000. Jā, es piekrītu. Pieņemsim pat trešdaļu mazāk, tie būtu 50 miljoni. Bet mums jau nav mērķis pēc iespējas vairāk. Mums ir mērķis, ja tie, kas iebrauc, lai tie par to
arī maksā. Šajā gadījumā, ja reiķinām, kas ir 50 miljoni eiro, tad mazliet tikai vienu mirkli vēl pabeidzot. Mums koalīcijas partijām visgrūtāk ir bijis vienoties par divām lietām par jauno budžetu. Par demogrāfijas programmu un par izglītību. Demogrāfijas programma, par ko mēs strīdamies, ir no 12 līdz 18 miljoniem. Izglītības ministrijas budžeta problēma bija 3 miljoni latu. Šeit ir par fondu, ja mēs runājam. Tas, ko jūs piedāvājat par fondu, tas pēc būtības ir atkāpšanās no ultimāta, ko ir uzstādījusi Nacionālā apvienība. Jūs runājat par to, ka uzturēšanās atļauju tirgošana ir jāpadara dārgāka. Jā, mēs uzskatām, ka tas jāpadara dārgāk. Nacionāla apvienība līdz šim vismaz ir teikusi, ka tā ir jāpārtrauc. Bet nekustamo īpašumu. Šī jautājumā mums ir Reforma partija vienots skatījums par to, ka noteikti ir kaut kāds pārējais periods. Mēs varbūt gribētu šo periodu noteikti ātrāk, kad vispār tiek pārtraukts pret nekustamo īpašumu šo atļauju tirzniecību. Tad paliktu tikai kas? Tad tikai pret iemaksu reālajā fondā? Ekonomikā. Tas fonds arī dod pienesumu šai reālajai ekonomikai. Mēs paši varam izvēlēties, ko mēs vēlamies par to naudu attīstīt. Un kas šo fondu pārvaldītu? Te viss ir skaidrs jau. Fondu pārvaldītu ekonomikas ministrija. Un ja mēs tagad skatāmies par tām prioritātēm, kur mēs neesam atraduši naudu, tad te jau ir pilnīgi skaidrs, kur šī fonda naudai vajadzētu aiziet. Tad tā ir demogrāfija. Mēs redzam, ka nespējam atrast tam naudu. Tā ir izglītība. Naudu, protams, un tā ir ekonomiska attīstība, ja mēs runājam par mūsu virzieni. Vai uzņēmējiem tas būtu pieņemami, ka papildus tam, kas ir, vēl mēs tad iemaksātu 25,000 eiro? Ja drīkst, gribētu vienu komentāru un pēc tam arī atbildēšu uz jūsu jautājumu. Varbūt otrādāk labāk dariet. Es saprotu Nacionālās apvienības pozīciju, aizliegsim. Bet tas, ko viņi piedāvā, paņemt siltināt mājas un pirmais mājoklis, tā ir budžeta līdzekļu pārdale, ja fondu naudas izmantošana, tās nav dzīvās investīcijas. Ja ir labs priekšlikums, kā valsts var papildus piesaistīt jaunas naudas, kas nāktu ārpus Latvijas esošās ekonomikas, tas būtu atbalstāms. Diemžēl šīs programmas tiek piedāvātas kā alternatīvas, kā tērēt naudu, nevis kā pelnīt. Kas attiec par biznesa interesēm, es, diemžēl, esmu spiests šeit iezīmē to pamat problēmu, kāpēc Tēvzeme un Brīvība tik aktīvi iestājās pret šo programmu. Jo Tēvzeme Brīvība visu Latvijai ir saistīta ar konkrētu biznesa nozari. Proti administratori, tiesu izpildītāji. Pēdējā laikā mēs esam redzējuši dažādus rakstus, pētījumus, kādus miljonus pelna šīs nozares un viedoklis. Tā savulaik arī par jūsu partiju, Latvijas pirmā partija. Viedoklis ir sekojoši, ļaujiet pabeigt. Ka mēs esam atkarīgi no tām ārvalstu investīcijām, no kaut kādas kreisās naudas. Starp citu, vienu lielu daļu šo naudu paņem no mūsu pašu bankām, un bankas ir pretim nākošāks šiem tā sauktiem ārvalstu investoriem, ja drīzāk konkistadoriem, kuri tā vietā, lai kaut ko dot, viņi vairāk beigās paņems no šeit. Es gribētu pabeigt savu domu par administratoriem, tiesu izpildītājiem. Diemžēl tas ir izveidojis par biznesu. Mēs redzam, cik viņi pelna. Mēs redzam to, ka Tēvzemes un Brīvības visu Latvijas ģenerāls sekretārs ir bijušais administrators. Bet tas nav, Šesarkungs, tas nav par tēmu. Tā ir tēma tieši tā, kur mēs redzam biznesu. Es redzu to, ka šie investori, kas nāk, viņi atbalsta. Ir saistība ar dažādiem biznesiem. Atbalstās politikas dēļ daudz cilvēki ir aizbraukuši, un tur tiešām ir šie maksāt nespējas procesi. Jums tagad rūp tas, ka varbūt kāds no attīstītājiem nepietiekoši nopelnīs. Tā ir jūsu galvenā problēma. Problēma ir tāda, ka daudzi projekti, kuri ir nonākuši kritiskā situācijā, kurus ir pārņēmušas bankas, tur stāv šie administratori un tiesu izpildītāji, viņi grib dabūt šos projektus, un nevis lai attīstītos, bet lai viņus varētu izsolēt pārdot. Apskatieties, kas notiek ar Liepājas metalurgu. Šodien Liepājas metalurgā ir iecelts administrators. Mēs kaut kā nedzirdam, kādā veidā šis uzņēmums tiks attīstīts un sanēts. Mēs redzam, ka viss tiek izpārdots, un, diemžēl, tā ir biznesa filozofijas atšķirība. Šlezerkungs, mēs atgriežamies pie tēmas par uzturēšanās atļaujām, un es gribu vaicāt arī mūsu sabiedrības žūrijai un Haukungam. Mr. Hau, how easy or difficult it has been to receive a residence permit in Latvia? You have helped your countrymen from China to get residence permits. Well, yes. Yeah. There's most of people that choose purchase property and get a residence permit. So for buy property, just more than 10,000 lat. Is it easy to buy property here? It's not really hard.
Tad es vaicāju, cik viegli vai grūti ir iegūt cilvēkiem no Ķīnas uzturēšanās atļauju, un Hokungs teica, ka tas nav grūti. What type of people are coming here to Latvia from China? It's middle class, rich people? Well, I think it's middle class. It's middle class? Yeah. For more rich people, they go maybe for the West Europe or American. Un Hokungs saka, ka pārsvarā no Ķīnas brauc vidusslānis, jo bagātie cilvēki brauc uz Eiropu vai uz citām valstīm. But why Chinese people are coming here? What is the main sort of reason? Well, there is few purpose. First, they have some business between China and Europe. They can get this residence permit and got free visa. And so it's important for them to travel also in the EU? Yeah, they're very easy. No need to apply visa. So it's mostly for reasons of visa? Yes, this is one purpose. And another purpose, some people want to live in Europe country. So, and this is an entry point? Yes. And Tad Hokungs saka, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki no Ķīnas šeit iegādājas īpašumu un arī uzturēšanās atļaujas, ir tas, ka viņi veido biznesu arī sadarbībā ar Ķīnu. Un otrs ir tas, ka iemesls, ka šie cilvēki redz šīs uzturēšanās atļaujas iegūšanu šeit Latvijā kā tādu ieejas punktu Eiropas Savienībā. Gribu vaicāt arī Cildai Purgalei par Beverīnas novadu. Jūs teicāt, ka jums ir tikai viens ķīniešu investors, kas ir nopircis 5 zemes gabalus. Jūs redzat, ka tas dod kaut kādu pienesumu pašvaldībai? Tas īstenībā es viņu droši vien nevaru nosaukt par investoru, jo kas ir investīcijas? Investīcijas ir, ja kāds iegūda, lai gūtu peļņu vai kaut kādā veidā, bet šajā gadījumā nav jau nekāda starpība, kurš to zemes gabalu nopirka, vai latvietis vai ķīnietis, jo vienkārši no vienas kabatas pārgāja otrā kabatā nauda, ja mēs tā runājam, un varbūt, teiksim, tika padarīts kāds viens cilvēks Latvijā bagātāks, kurš varbūt... Bet novadam tas neko īsti nedod, novadam tas vispār neko nedod īstenībā, novadam tas varbūt zināmā mērā būs taisni par sliktāk, jo nekustamā īpašuma zemes kadastrālo vērtību pārrēķinot viens no faktoriem, no kritērijiem, ir darījumu skaits, darījumu cena. Mēs varam pēc nākošās pārvērtēšanas mūsu iedzīvotājiem būs augstāka kadastrālā vērtība, būs jāmaksā lielāks nekustamo īpašumu nodoklis. Bet tā vēl tāda tāla nākotne. Kāda tāla? Tas ir ļoti tuva, tāpēc, kad pie katras pārrēķināšanas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības tas tiek ņemts vērā. Un ja tāds mazs zemes gabaliņš maksā 50 000, tad tas paceļ uzreiz šo te kadastrālo vērtību. Te ir tā lieta. Tas pats jau ir arī par dzīvojamām mājām. Ja nopērk šie cilvēki par dārgu naudu, tas arī nekādu ekonomikas. Viņi vienkārši mūsu cilvēkiem uzliek milzīgu īri. Tie nevar samaksāt, viņi tāpat iet ārā no tām mājām un mājas paliek tukšas un rezultātā nav. Dati liecina, Rietumbanka arī ir sarēķinājis, ka tikai 20% no tiem cilvēkiem, kas nopērk nekustamo īpašumu pret uzturēšanās atļaujām, reāli arī šeit dzīvo. Tā kā viena daļa vienkārši nopērk un šeit neuzturās. Tad nav tas, ko jūs sakat, ka brauc un varbūt ir... Protams, ka viena daļa jau pareizi jau kungs teica, ka viņiem ir ļoti vienkārši nopirkt šo te īpašumu, lai viņi tiktu tālāk Eiropā, jo mūsu Latvijas klimats jau nemaz nav tik labvēlīgs cilvēkiem, kas pieraduši dzīvot. Arī tādā skaistā novadā kā Beverīna. Arī skaisti, mums arī ir ziema, diemžēl, un sniegs, bet te jau ir tā lieta, tieši runājot, ja šīs atļaujas mēs devām, lai kaut kādā veidā mūsu ekonomikā ieguldītu, tad tas, ka es nopērku māju vai sev zemi, tas neko nedod. Pilnīgi neko. Dace Akule, es gribu vaicāt, kā ir no pētnieku puses skatoties uz visu šo te diskusiju. Iebrauc, kā mēs dzirdējām, diezgan kvalitatīvs darbs, vidusslānis. Tomēr cilvēki ir satraukti. Tam ir pamats? Tam ir pamats, jo, manuprāt, šī imigrācijas debate ļoti labi parāda mūsu padomju laiku migrācijas traumu. Un tiešām varbūt arī pamatotas bažas par to, kāda Latvija izskatīsies nākotnē un bažas par latviešu valodu,
identitāti. Šīs bažas jūs varat pamatot arī ar cipariem ar šiem cipariem, ja vēlas, pastiprināt, bet no tādām neitrālākām pētnieku pozīcijām ir jāatgādina globālā konkurence par augstkvalificētiem un ļoti izglītotiem cilvēkiem. Kā šī te pilsonības migrācijas lietu pārvaldes veiktā aptauja rāda, ka 91% tiešām ir ar augstāko izglītību cilvēku ar vairākām svešvalodām šeit iebrauc. Aptuveni 40% no viņiem plāno patstāvīgi dzīvot Latvijā, bet tas ir plāno. Ko reāli dara, to mēs pagaidām nezinām. Kvalitatīvu pētījumu mums nav. Mums ir tikai šī te aptaujas, ko mēs reāli varam atsaukties. Tātad tikai daļa no viņiem dzīvo šeit uz vietas. Viņi brauc arī nevieni. Demografiskā Latvijas skumja. Šeit ir cilvēki, kas brauc ar laulāto cilvēku ar 2 bērniem. Tas, ir, ka no visiem imigrantiem pēc būtības šie ir tie labākie, kvalitatīvākie. Šie ir tie, par kuriem ļoti daudzas pasaules valstis, kuras ir izveidojušas daudz labākas imigrantu integrācijas sistēmas, cīnās, un šajā cīņā Latvija bieži vien zaudē, lai neteikt vairāk, dažu iemeslu dēļ. Tā skaitā tāpēc, ka mums ir šī padomju trauma, ir šī negatīvā attieksme pret imigrantiem, un līdz ar to mums tās mājas darbi, kas ir jāizdara šajā debatē, ir daudz vairāk nekā mēs esam paspējuši 20 gados izdarīt. Bet, ja es drīkstu paturpināt tēmu par to, ko varētu darīt, lai mazinātu šīs bažas, mēs šobrīd aiziesim īsā reklāmas pauzē, atgriezīsimies pie šīs tēmas, kas patiešām ir interesanta. Tagad pavisam īsa reklāma. Mēs turpināsim diskusiju šeit Sastrēguma stundas studijā pēc brīža. Esam atpakaļ Sastrēguma stundas studijā un turpinam diskusiju par uzturēšanās atļaujām un ko īsti darīt ar tām, kā risināt šo problēmu. Latkovska kungs, vienotība ir tādā duālā situācijā šobrīd. Ne īsti, kā lai saka, izbeigt uzturēšanās atļauju tirgošanas biznesu, ne arī to turpināt. Jūs redzat kādu risinājumu tam? Jo viens ir tas, ka ir, teiksim, mums var nepatikt pati šī lieta. Jautājums, kā mēs to risinam, nenodarot kaitējumu valsts budžetam un valsts ekonomikai? Tieši tā. Angļi saka, velns slēpjās detaļās, un savā laikā, kad toreiz strādājāt opozīcijā un iebilstot pret Šlesera... Toreiz jūs iebildāt pret Šlesera ideju. Vienīgais, ko iznāca mums panākt, ir, kad likums paredz, ka katru gadu valdība Saeimā iesniedz atskaiti, un Saeima vērtē to. Teiksim, pusotru gadu atpakaļ mēs nolēmām un izdarījām vairākus būtiskus labojumus, kā rezultātā, ja tā tautiski izsakās, aiztaisījām caurumus, kas bija atstāti, teiksim, iespējas fiktīviem darījumiem, iespējams tur ģimenes starot īpašums un citādā veidā tikt pie šīm uzturēšanās atļaujām. Faktiski neieguldot naudu. Šie bija ļoti labi grozījumi. Bet jau iepriekšējā gadā skatoties un redzot tās tendences pēc pusgada, es vadot aizsardzības un iekšlietu komisiju, arī Demetera kungs tur strādā, kas parādījās, ka strauji sāka pieaugt šo pieteikumu skaits. Bet tas ir normāli. Cilvēkiem vajag ieskrieties, saņemt informāciju, saprast, kā tas notiek. Viena lieta, ko toreiz pārmet, ka iespējams to izmantos valstis, kurās ir teroristiskas organizācijas, tas paldies Dievam nav noticis, bet kas ir noticis? Šis skaits ir daudz lielāks nekā kādreiz domāja. Un kāds viņš bija pirmajā pusotrā gadā, pat 2. It īpaši pēdējā pusgada laikā viņš ir pieaudzis. Ir likumā paredzēts, un drošības policija... Mēs šobrīd runājam par 7000 cilvēku. Tas nav daudz katru gadu. Pagājušajā gadā no Latvijas aizbrauca 25 000. Vasar 300 pieteikumu. 3 gados 7000. Likumā ir paredzēts, kad izvērtīšanu veids drošības policija. Mūsu intereses ir, protams, viena lieta, ko viņi uzrāda aptaujās, ja kāda ir izglītība vai savādāk diploma. Mums ir svarīgi zināt, vai šī nauda ir iegūta legāli, vai viņai ir legāla izcelsme. Mums nav ieinteresētība šeit. Bet tad tie, kam piešķir atļaujas, tie ir pārbaudīti. Tie ir pārbaudīti, bet 300 pieteikumu mēnesī, jūs domājat, ka visa drošības policija strādā uz to, lai pārbaudītu? Otrkārt, šie nav Latvijas cilvēki. Šie ir cilvēki, kas nāk no Krievijas Federācijas, no Ukrainas. Izbeigt uzturēšanās atļauju tirgošanu tikai tāpēc, ka drošības policijai pārāk daudz darba. Nē. Nevaru arī visu drošības policiju nodarbināt tikai uz šo, jo pietiek iekšējo jautājumu. Es saku, ka skaits, kāpēc arī šis izvērtējums tika dots, skaits ir jāierobežo. To var izdarīt 2 veidos. Palielināt minimumu no 100 000, teiksim, Rīgā un Jūrmalā, kaut vai līdz 200 000, arī laukos ceļot šo slieksni. Automātiski mums atkrīt daļa pieteicēju,
Otrais variants ir tā saucamās kvotas, ko izmanto daudzas rietumu valsts, nosakot, cik, un Kanāda pat nosaka, ar kādu izglītību drīkst pie viņiem ierasties. Kvotas var arī noteikt sekojoši. Ja mums ir uztraukums, ka, teiksim, Ozolniekos veidojās tāda vieta, kur vairāk Ķīnas iedzīvotāji šeit ir nopirkuši, mēs varam pateikt, ka nākamajā gadā kvota šajā konkrētajā novadā ir tikai viens vai uz nākamo gadu vispār. Tas ir tas, ko Singapūra pēc būtības dara. Viņi neļauj grupēties, veidot šādus te geto vai kopienas. Ko es gribēju teikt? kopienas. Tāds ir risinājums. Kāpēc es gribētu teikt tā, ka šis te aizliegums pilnīgi koks ar diviem galiem? Jo mēs runājam arī par celtniecības nozaru. Nu, katrā latviešu ģimenē ir kāds, kas strādā celtniecībā, draugs vai ģimenes loceklis, un tas ir devis zināmu attīstību tieši celtniecībā. Bet tas, ko jūs sakat, ir, kad ir jāmaina nosacījumi, nevis jāizbeidz uzturēšanās atļauju. Ir jāmaina nosacījumi, paceļam limitu, lai tikai šai ekskluzīvajā, dārgajā sektorā notiek darījumi un ienāk cilvēki tiešām ar lielāku naudu. Un par ieguldījumu fondu? Kalūdzu. Un ieguldījumu fondu pats par sevi es uzskatu, ka pat nav jākabina klāt, viņš var būt atsevišķi, bet manos ieskatos šis ieguldījumu fonds varētu nauda tik izdalīta pašvaldībām, nu, piemēram, tai pašā Beverīnas novadā ir iespējams vietas, kur varētu celt kādu ražošanu, bet nav nosfaltāta ceļa, kāpēc neizvēlās, kā nokļūt līdz šai vietai bijušās, teiksim, kolhozas darbnīcas. Vai Nacionālā apvienība būtu ar mieru iet uz šādu risinājumu, kā šobrīd Latkovska kungs piedāvā? Cilvēki, kas ieguldīti reālajā ekonomikā, ražošanā, tiem tāpat būtu nepieciešams šeit dzīvot. Un viņi tāpat nopirkt šo nekustamo īpašumu, bet mums būtu skaidri zināms, ka tie cilvēki, kas šeit ir, šī nauda strādā valsts labā. Jautājums ir, ko mēs darīsim? Ja Jautājums, uz kādu kompromisu jūs esat gatavi iet, jo šobrīd Nacionāla apvienība ir iestājusies ultimāta nekustamais pozā. Īpašums pret uzturēšanās atļauju nav nekādā veidā pieļaujams. Tas ir absolūti skaidrs. Pat tad, ja tas ir ar tādiem papildinājumiem, kā Vienotība šobrīd piedāvā. Kvotas ir vajadzīgas jebkurā gadījumā, jo šobrīd ir mēnesi gara rinda, vismaz mēnesi gara rinda, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. Pēdējā pusgada laikā ir saņemts... Cik gara rinda ir, lai saņemtu Amerikas zaļās kartes? 1700 personas ir saņēmuši, un tas auga aritmētiskā progresijā. Un vēl viena lieta, tas kropļo ekonomiku, jo ir acīm redzam, tas ir fakts, ka nekustamā īpašuma cenas konkrētajā segmentā 2 reizes ātrāk aug nekā ekonomiskās izaugsmas tempi. Nu, laikam, tas par kaut ko liecina. Ko mēs darīsim, Šleser kungs, pēc tam, ka tie cilvēki, kur jūsuprāt investējuši naudu nekustamā īpašumā, viņi domās izvilkt ārā un atgriezties atpakaļ uz savu tēvzemi, tāpēc, ka tur būs radušās problēmas. Ko mēs darīsim pēc tam ar tiem bezdarbniekiem, kurus mums vajadzēs apmaksāt no valsts budžeta? Būsim uzpūtuši kārtējo burbuli. Un ko mēs darīsim ar tām bankām, kuras būs izsniegušas kredītu? Tikai 20% saņemot pirmo iemaksu, kā to pat dara Citadeles bankā, izrādās un reklamē to Krievijas presē. Ja, nu, pirmkārt, tad mēs būsim problēmās. Nevajag baidīt ar to, ko mēs darīsim. Tādā gadījumā, jo nekustamajam īpašumam ir viena privilēģija. Viņu var pārdot, bet viņu aizvest nevar. Savā laikā, kad bija lielā krīze Amerikā un Ņujorkā daudz debeskrāpjas, tā skaitā Empire State Building nopirka Japāņi, tad amerikāņi uztraucās, kas notiks ar Ameriku, kā Japāņi mūs izpērk. Un to, ko atbildēja tā laika Ņujorkas mērs, viņš teica, neuztraucieties. Viņi iegulda savu naudu, tad, kad ekonomika atkopsies, mēs no viņiem to visu atpirksim, un tā arī daudz kas ir noticis. Tas, ko es vēlos teikt, šodien mēs politizējam jautājumu, ārprāts atbrauc cilvēku uz šejienu. Bet es vēlreiz saku, latvieši brauc un ceļo pa visu pasauli. Ja? Mēs gribam, lai mums būtu iespēja braukt, ceļot, dzīvot citur. Ja kāds vēlas atbraukt uz Latviju, ir problēma. Šodien ir viena problēma. Kāpēc Latvijā ir ļoti daudz automašīnas ar Igaunijas numuriem? Vai tāpēc, ka Igauni te dzīvo? Nē, tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji reģistrē dārgās automašīnas Igaunijā, jo tur ir mazāki nodokļi braukāt šeit. Es vēlos pateikt sekojošo. Ir ļoti daudz arī automašīna ar Krievijas numuriem. Jā, es atvainojos, bet situācija ir sekojoša. Ja Nacionālā apvienība saka, pārtrauksim šo programmu, tad ir jāsaka, pārtrauksim tirgot nekustamos īpašumus ārzemniekiem vispār. Jo, ja tas netiek pateikts, tad tie paši Krievi un citi potenciāli investori iegādājoties šeit īpašumu, viņi nokārto uzturēšanās atļaujas arī Igauniju, jebkuru citu Eiropas valsti un dzīvo Latvijā. Mēs nevaram aizliegt cilvēkiem braukt, ja viņiem ir šādas uzturēšanās atļaujas no jebkuras Eiropas Savienības valsts. Un tieši tāpēc tai vietā, lai mēs gaidītu, kad uz šejien brauks bēgļi no Sīrijas, no Āfrikas, no visām tām problemātiskām valstīm, tad, kad Brisele sūtīs uz šejien cilvēks, tāpēc, ka Latvijā vienkārši būs jau mazāk pa 2 miljoniem, es aicinu šodien veiksmīgi turpināt šo programmu, piesaistīt cilvēkus ar naudu
tas, kas attiecās... Šodienas ikdiena Baltezerā, tas ir ciemats Mārsila, kur 430 mājas. Tur šobrīd jau latviešu cilvēki, kur iepirkuši tur īpašums, kur atļāvās savu laiku, un tagad ar milzīgām grūtībām maksā šo te bankas kredītu. Tā ir ikdiena ar Krievijas karogu. Drīz mums parādīsies draudzīgās komunistiskās Ķīnas karogs, Kazahijas karogs. Ziniet, nevajag parādnieku kungs baidīt sabiedrību ar atsevišķiem gadījumiem. Šādi gadījumi var būt visā pasaulē, bet tas, kas attiec par faktiem, šeit ir Deloitte pētījums, tie nav Šlesera argumenti. Vairāk pētījumi, jūs izlasījāt, kas ir pētījumā rakstīts vispār? Es atvainojos, Deloitte parakstās zem pētījumu. Jā, tur ir rakstīts, ka mums nav instrumenti, ar kuriem mums reālā ekonomikā šo naudu ieguldīt. Mums nav instrumentu izlasiet. Deloitte skaidri pasaka, kopīgie ienākumi pa šiem gadiem budžetā ir bijuši vairāk nekā 150 miljoni lati caur dažādiem nodokļiem. Ne tikai caur nodevām. Ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ir sociālais nodoklis, ir PVN un tā tālāk. Tas, kas attiecās par situāciju, mēs jau varam noraidīt visu, bet parādniekungs, iedodiet priekšlikumus, kā palīdzēt cilvēkiem neaizbraukt, kā palīdzēt cilvēkiem atbraukt. Budžeta pārdale par labu vienai vai otrai programmai nedod risinājumu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien, principā, mums ir nevis jākonkurē ar tādu lozungu pret, bet par. Piedāvāsim, ja šī programma ir slikta, jūsu programma ir budžeta līdzekļi. Šlesarkungs, atļaujiet arī citiem izteikt. Šeit ir tas risinājums, ko mēs piedāvājam, kad arī no publikas teica, ka nav šobrīd kā instrumentu, kā nauda par tiešo var nonākt valsts budžetā, lai būtu tai pašai demogrāfijai un izglītībai vai reemigrācijas plānam, kuram nauda nav vispār. Tad šeit viņš ir, ja nekustamo īpašumu nozarei, ja banku sektoram radīsies problēmas. Bet man ir pilnīga pārliecība, ja koalīcija spēs novienoties, kad šīm papildus maksām, vienalga tie 25,000 eiro vai kāda summa, te nevar būt arī nesaprātīgi. Bet jūs to ciparu izdomājāt vienkārši no zila gaisa, tam ir kaut kāds ekonomisks pamatojums? Mēs neizdomājam no zila gaisa, tas ir tādā pētījumā arī ir pateikts, ka šis ir viens no instrumentiem, kā pareizi naudu novirzīt, kas tiešām dos valstī reāli pieredzi. Ja koalīcija spēs par to novienoties, es pat ticu, ka izpratīs šo soli gan nekustamo īpašumu nozari, gan arī banku sektors. Ziniet, kas attiec to, ko saka Demetera kungs, un man kā šīs idejas autoram ir savs viedoklis. Es uzskatu, ka laiks nav pareizs, bet ja šoreiz šis jautājums ir tik politizēts, es domāju, ka mēs varētu iet uz kompromisu. Es esmu pēdējo daudzu nedēļu laikā ticies ar nozares pārstāvjiem, gan būvniekiem, gan attīstītājiem, gan banķieriem un citiem. Es domāju, ka nozare būtu gatava akceptēt šos 25,000 eiro, bet ar nosacījumiem. Tātad, pirmkārt, kur aiziet nauda? Nevar būt tā, ka šī nauda aiziet budžeta lāpīšanai. Un es domāju, ka šīs divas programmas, ko teica Demetera kungs, tātad, pirmkārt, demogrāfija, bērni dzimst mazāk, virzam šo naudu demogrāfijai, otru pusi varētu virzīt izglītībai, lai izglītotu mūsu bērnus gan Latvijā, gan ārzemēs un attīstībai. Nē, ziniet, es nevaru pateikt, man pieņemams, bet es domāju, ka ir vērts riskēt, jo alternatīva izbeigt vispār nepiedāvājot neko un piedāvāt šos 25,000 ir vērts, ja mēs būsim kļūdījušies, pēc kāda laika mēs varēsim atgriezties, bet ir viena lieta. Mēs konkurējam ar daudzām pasaules valstīm. Es uzskatu, šodien pats svarīgākais ir palielināt ieņēmumus valsts budžetā, bet ja... Šlesarkungs, jūs šobrīd runājat kā politiķis, nevis kā uzņēmējs. Jums ir plāns nākamajā saimā atgriezties politikā? Es neesmu pieņēmis lēmumu, bet man rada bažas tas, ka šajā gadījumā 1,5 miljārda investīcijas, kuras reāli ir ienākušas, saka, aizvaram šo programmu, nepiedāvājot neko vietā. Ja jūs piedāvājat siltināt mājas no budžeta, jūs piedāvājat no Eiropas fondiem, tā nauda jau ir. Es runāju par to naudu, kas nāk no investoriem, kas balso ar savu naudu, kas ir gatavi piedāvāt ekonomikai. Un es domāju, ja investoriem pateiks, jūs nākat Latvijā, jūs ieguldat, bet vienlaicīgi mums ir problēma - demogrāfija un izglītība. Mēs gribam šajās divās lietās ieguldīt, nevis visās problēmās, bet es domāju, ka tie investori pateiks, ziniet, mēs vēlamies palīdzēt jūsu valstī, 25,000 ir tā summa, ar kuru mēs jūs atbalstīsim. Un tad, Šlesarkungs, es gribu vaicāt Latkovas kungam, jūs redzat, ka šis te risinājums varētu samazināt imigrantu plūsmu Latvijā?
Ja šīs uzturēšanās atļaujas kļūtu pēc būtības dārgākas? Protams, dārgākas. Mēs arī noteikti, cik tas ir skaits, kuras pašvaldības, lai nebūtu koncentrēšanās atsevišķu grupām konkrētā vietā. Arī šāds fonds, protams, būtu labs, bet tur jau tā lieta, vai šis Demiter kungs smuki stāsta, bet jūs taču arī esat par to, lai šo lietu izbeigt. Es gribu minēt tikai vienu lietu, kāpēc es pieminēju celtniecības nozaru. Tad pie vēl ar tiem nekustamo īpašumu spekulantiem paši tiks galā. Es runāju par celtniecības nozaru. Bija krīze, un arī tagad valsts nevar daudz ieguldīt, lai tieši valsts palīdzētu celtniecības nozarei. Nu, būs biblioteka uzcelta, kas vēl? Ir beidzājis tā saucamie traknie gadi, jau esam aizmirsušies, bet tagad beidzās tas periods, kur Eiropas Savienība naudas nāca. Ir nākamie 7 gadi, paies kaut kādi 2 gadi, līdz sāks saņemt finansējumu Eiropas projektiem, kur lauksaimnieki lielākas fermas varēs celt vai ko citu. Būs kaut kādi atkal 2 gadi, kur celtniecības nozarei ies švakāk. Nu, negribās man, lai arī šie pazīstamie cilvēki brauktu peļņā uz Norvēģiju vai kaut kur citur, ja viņiem ir iespēja šeit, manā skatījumā, strādāt ar ekskluzīvo tirgu, ar jauniem projektiem, ar dārgākām mājām, būt labāk pelnošiem, izciliem meistariem. Tāpēc ir vērts to atstāt, bet jāierobežo ir, jo nekontrolēts skaits, ko nevar izkontrolēt mūsu drošības iestādes, mēs nonāksim situācijā, kā Padomju Savienība savā laikā ļāva noteiktiem cilvēkiem izbraukt uz Amerikas Savienotām valstīm, kuri bija saucamie likumīgie zagļi, kuri pārvācoties šīm valstīm it kā protestējot pret Padomju Savienību, sāka nodarboties ar organizēto noziedzību. Es nesaku, ka tas notiks Latvijā. Drošības policija pašlaik tiek galā. Bet ja šis skaits palielināsies, man ir bažas. Es zinu, cik cilvēki ar to strādā. Paskatieties, pēc demogrāfu aplēsēm 2017. gadā, tas jau ir pēc 4 gadiem, Latvijā sāks trūkt darba spēka. Jautājums ir, no kurienes mēs viņu dabūsim? Un tad ir jautājums, vai iebrauc labāk šādi cilvēki, kas ir no vidusslāņa, vai jautājums, kas aizpildīs šo tukšo vietu. Jo, diemžēl, turpina arī no Latvijas pagājušajā gadā vien ir aizbraukuši 25,000 cilvēku. Un mani, piemēram, tas uztrauc arī tīri personiski, kas pieņem arī jūs, kas maksās mūsu pensiju. Jo tāpēc, ka nebūs, kas strādā. Pēc pāris gadiem. Risinājums ir tāds, ka te ir nekontrolēta imigrantu plūsma. Šī jau nav nekontrolēta imigrantu plūsma. Šī tieši kontrolētā parādnieka kungs. Šie cilvēki nav kontrolēti. Bet kur ir garantija, ka nevis 300, kas tagad ir, bet, teiksim, 1500 mēnesī? Nav tā iespēja. Tieši tāpēc jau redzot, kad viņi palielinās arvien vairāk, tu nosaka... Ja mums aizbrauc 25,000 gadā, mums 1000 mēnesī iebrauc, tas varbūt ir labi. Bet tas arī mazliet absurdi skan, es neesmu varbūt Nacionālās apvienības pozīcijā, bet aizvietosim latviešu ar iebraucējiem. Bet problēma ir tā, kā var apstādināt cilvēku plūsmu projām. Bet man ir viens konkrēts priekšlikums valdības partijām. Te ir visas 3 partijas no koalīcijas. Viens priekšlikums, kas man šķiet varētu gūt Saeimas pietiekoši plašu atbalstu, ja šie likumi tiek grozīti. Proti, kur ņemt cilvēkus un kā ieinteresēt potenciālo izglītoto darba spēku braukt uz Latviju. Es domāju, ka mums šodien ir problēmas saistībā ar dzimstību. Tagad universitātēs būs jāatlaiž daudz pasniedzēju tikai tāpēc, ka studentu skaits ir mazāks. Ir jāpiedāvā ārvalstu studentiem braukt un studēt Latvijā. Un ja viņi 3 gadus pabeidz mācības šeit, tad mēs varam piedāvāt viņiem uzturēšanās atļauju bez šiem 25,000, pasakot, ka mums izglītoti cilvēki, kuri ir ieguvuši izglītību Latvijas universitātēs, ir vajadzīgi. Un tādā veidā mēs varētu piesaistīt kvalificētu profesionālu darba spēku no dažādām pasaules valstīm, jo, piemēram, Lielbritānijā patreiz visi tie studenti, kas mācās augstskolās, tiek izmantoti kā veiksmīgi tādi instrumenti ekonomiskai attīstībai uz ārvalstīm. Bet tas no otras puses apdraudē šo latvisko identitāti. Domāt par to, lai mums būtu vairāk latvieši, nevis kā mums dabūt uz šejien vēl 3. Protams, bet tie latvieši dzimst un brauc projām, parādnieku kungs. Kamēr jūs runājat tikai par siltināšanu no valsts budžeta, piedāvājiet programmu, kā jūs pelnīsiet. Nav jums šo piedāvājumu, cienījamais parādnieku kungs, nav. Vismaz to, ko es esmu dzirdējis daudzu gadu garumā, jūs tikai cīnāties, kā pārdalīt budžetu. Jums ir piedāvājums prostituēt ar nekustamo īpašumu. Nē, es atvainojos. Es runāju nevis par prostitūciju, es runāju par biznesu, ar ko nodarbojās daudzas pasaules valsts. Tikai problēma ir tā. Jūs varat apstādināt attīstību, bet būs rezervārs. Un beigās mūsējie dzīvos kā brīvdabas muzejā. Jums vienīgais attīstības faktors ir nauda. Jūs redzat, ka, parādniekungs, ka tas
cilvēku skaits trūks, un šis 2017. gads, tie ir pēc 4 gadiem. Situācija būs kritiska. Un pie pašreizējās situācijas, skaidrs, jā, ir jādzemdē vairāk bērni, ir jārisina jautājums, bet tie bērni nepiedzims un nebūs pieauguši jau pēc 4 gadiem. Imigrācija ir lieta, ar ko ir jārēķinās. Tāpēc, ka savādāk mēs acīm redzot nevaram sākt trūkt darba spēku. Noteikti viņi ir kontrolēti, bet pirmām kārtām mums jādomā tikai pēc 4 gadiem. Nav. Šobrīd viņi ir absolūti nekontrolēti. Tas, ko piedāvā Vienotība, kad būtu nepieciešams kvotas, protams, ka viņas ir nepieciešamas, bet vēlreiz, tad, kad šī ieguldījuma ir reālajā ekonomikā ar visām kvotām, jau mums būs sarežģījumi, tāpēc, ka šobrīd ir aritmētiskā progresijā šo imigrantu pieplūdums augumā. Mums vienkārši pret nekustamo īpašumu skaidri un gaiši jāpasaka, tāds bonus vairs nebūs. Tie cilvēki, kas šeit brauks un vēlēsies studēt, vēlēsies savu uzņēmumu dibināt, radīt darba vietas, viņi nopirks nekustamo īpašumu, un tas neradīs šo ekonomisko problēmu un nekropļos ekonomiku. Bet varbūt tad ir jādomā, tas arī, ko ministrs Bordāns teica, par kaut kādu integrācijas politiku šiem integrācijas politika ir, sāksim ar vienu lietu, to, ko te teica par skolām un Providus pētniece laikam par to, ka šobrīd mums ir krieviskākā vide visā Rietuma Eiropā. Tā arī tas tiek reklamēts Krievijā. Mums ir segregēta izglītība joprojām. Un cilvēki, kas atbrauc no Krievijas ar visu ģimeni, viņi sūta savus bērnus tā sauktajā krievalodīgajā skolā. Tanī brīdī, kad Latvijā būs pārgājuši uz vienotu sistēmu, kā tas ir visur civilizētā Eiropā, tad tā problēma būs atrisināta. Šī integrācijas problēma, viņa noteikti nebūs tik liela, kā tas ir šobrīd. Tas nezinu, vai tik vienkārši var notikt. Protams, ka tam ir jāpariet kaut kādam periodam. Man ir viens arguments. Es atvainojos, kā mēs varam aizslēgt Latvijas telpu? Es skatos no malas tagad, kā mēs esam Eiropas Savienībā. Cilvēki brauc iekšā, tie, kuriem ir jebkuras Eiropas Savienības Schengen vīza, viņi brauc uz šejieni kā turisti, viņi var braukt dzīvot. Kā jūs parādnieki kungs vēlaties aizvērst Eiropas Savienības valstīm? Nē, bet es atvainojos, caur Eiropas Savienības citām valstīm var atbraukt trešo valstu pārstāvji, ja viņi saņēmuši vīzu, tad Igauņi izsniegs vīzu. Čehija ir pārtraukusi šo Melnkalnu pārtrauc. Šobrīd ir 6, ieskaitot Latvijas 6. Kamēr mēs esam Eiropas Savienībā, robežas būs brīvas. Tāpēc, ka viņiem citādāk pateica, ka mēs jūs neuzņemsim Eiropā, jo viss šī Krievijas spēlēkā nauda un melnā nauda, kas tur ieplūst. Es atvainojos, drošības dienesti parādnieku kungs pārbauda šos investorus. Un tie, kuriem nav legāli līdzekļi, tie nemaz netiek pie investīcijām. Tur ir tā problēma. Kā pārbauda? Pieprasījumu var aizsūtīt Krievijas kolēģiem jautājums, vai Krievijas kolēģi atbildēs un ko viņi atbildēs, vai tas ir viņu interesēs. Tur ir tā baža, un tāpēc tam skaitam jābūt tādam, ar ko mēs tiekam galā. Starp citu, arī ziņojumā, arī valsts iestādes uzsver, ka pastāv apdraudējums integrācijas procesam. Ja vienā vietā uzkrājās, vai teiksim, tie no Krievijas federācijas izvēlas vietu, kur krievu valoda ir pašpietiekama. Ja viņi apmetās Beverīnas novadā, Trikātus, skola, bērndārs, latviski, nav krievu grupiņas, nav izvēles, latviešu kultūra, ir iespēja. Tieši tāpēc tu nosaki kvotas un izvēlies tādas vietas, kur ir viņa koncentrācija pie daudz, tur mēģina no tām valstīm. Viņus tur nelaiž. Šveicis tā rīkojās, attiecīgi, vai Singapūra, kā jūs teicāt, sadala. Šādi iespēja ir, tāpēc ir nepieciešami šie ierobežojumi. Bet gribu teikt vēl, pastāv arī mīti, teiksim, šodien skaidri iztaujājot arī pilsonības migrācijas lietu pārvaldi. Viņi strādā, un tie, kas varbūt pirmajā gadā ir nopirkuši, katru gadu viņiem ir jāierodās un jāatskaitās un jābūt tur Latvijā. Pēc viņu aplēsēm, un viņi ar viņiem strādā. 10% no tiem dzīvo Latvijā. Tad skaits nav liels, bet, kā es teicu vēlreiz, varbūt ne tas satrauc mani vai aizsardzības un iekšlietu komisiju, cik daudz satrauc pieteikumu skaits un kā mēs izvērtējam, kam mēs dodam. Mums ir arī atbildība, tā ir Schengens vīza, tā ir atbildība Eiropai kopumā. Kas tie ir par cilvēkiem, vai viņi nesāks atkal ar pelēko biznesu nodarboties? Ja viņus pārbauda pirms tam, tad it kā vajadzētu būt drošam par to, ka salīdzinoši. Es teicu vēlreiz, kā var pārbaudīt, jo mēs jau informāciju prasam Krievu dienestiem. Jautājums, vai viņi korekti atbild? Bet jautājums ir viens, ja mēs dzīvojam Schengen zonā un šie cilvēki saņem vīzu, jebkurā citā Schengens valstī, Eiropas Savienībā,
Viņi brauc uz Latviju, un mēs nemaz nezinām, ka viņi ir atbraukuši. Līdz ar to atrašanās Eiropas Savienībā ir bīstama Latvijai parādniekums. Nē, jums ir taisnība, bet saprotiet, kāpēc citas valstis nosaka daudz stingrākas nosacījumus, kāpēc izņemot Latviju, kur ir iespēja šādi tikai nopērkot nekustamo īpašumu bez kādiem ierobežojumiem. Tas taču ir absurds. Jūs esat aizsardzības komisijā, vai nav saņemts no Eiropas Savienības vai no Schengens dalībvalstīm kādi protesti vai jautājumi, ka mēs pārāk viegli ielaižam iekšā un dodam uzturēšanās atļaujas, ar kurām pēc tam ceļot tālāk? Pārmetumu nav. Mums ir bijuši tikai gadījumi, kur atbrauc ar studentu vīzām un pēc brīža pazūd, un viņi tiek atrasti Stokholmā picērijā cepjot picas. Ja? Kāpēc arī tagad nesenais gadījums, kad Latvija pareizi rīkojās attiecībā pret Daugavpils universitāti aizliedzot daļai studentu ierasties tur, jo tad, kad izbrauc un viņus intervēja uz vietas Nepālā, viņi pat nezināja, uz kādu valsti viņi brauc, uz kādu augstskolu un ko viņi tur vispār mācīsies, jo ir nomaksāts un doma vienkārši ceļot tālāk. Bet attiecībā uz šiem pārmetumi nav saņemti, bet tas ir mūsu pienākums pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Jūs sagaidat, ka tādi varētu būt? Kā viņi var būt, ja tā plūsma kļūs nekontrolēta. Bet šobrīd tādi pārmetumi nav saņemti. Līdz ar to bāžas, ka šī pārbaude nav pietiekami stingra, acīm redzot, ir nepamatotas. Nav drošības policijā cilvēki, kas par to atbild. Šovasar pat nevarēja iet atvaļinājumā, jo tas skaits bija tik liels, ka tādas iespējas nebija. To tik vien vajadzētu nodarboties drošības policijai. Mums jārīkojas preventīvi. Valsts ekonomikai maksā miljonus. Mēs nevaram pieņemt vēl kādu lieku cilvēku drošības policijā. Tas nav salīdzināms lietas. Mums ir jārīkojās preventīvi. Tas, kas šobrīd notiek, mēs virzamies uz bezdibeni, un tas ir acīm redzam. Un tāpēc man pilnīgi nav saprotams, kāpēc šobrīd vienotība, kur, kā Latkovs kungs jau pateica, ka pirms tam jaunais laiks bija kategoriski pret tieši uzturēšanās atļauju pret nekustamā īpašumu tirdzniecību, ka tas tika pieņemts Saeimā, pēkšņi ir mainījis nostāju. Jums ļoti labi sadara ar Šleseru kungu. Varbūt jums vajadzētu nākošās vēlēšanās kopā startēt. Es vēlreiz izskaidrošu. Pēkšņi nav mainījusi. Katru gadu tiek revidēts šis, kā es teicu. Tagad ir situācija, kur valsts nevar ieguldīt tā celtniecībā, kā, teiksim, pašvaldība vēlētos, lai attīstītu kādu projektu, uzcelt viņiem skolai piebūvu vai ko citu. Nav. Līdz ar to celtniekiem arī nav darbu. Un beidzās viens šis te plānošanas 7 gadi, kas beidzās. Nākamā sāksies, kamēr iešūpūsies 2 gadi, vēl nebūs šīs Eiropas naudas. To programmu jau izvēlās. Sākumā viņi atklāti runājot, ja tā saka, ja, kur pozitīvais bija, arī mūsu komisija saņēma šādus signālus. Bija gadījumi, kur jaunas latviešu ģimenes, kas bija paņēmušais treknajos gados kredītu, un šīs summas bija lielas, spēja atbrīvoties un nomaksāt bankai pariedu. Tas viņiem nāca par labu. 100 000, teiksim, Rīgas reģionā neviens vietējais nepirka, zanāk viņa laika, bet tie, lai iegūtu investori šīs atļaujas, bija, viņi maksāja šo 100 000 un paglāba īstenībā latviešu ģimenes no izceļošanas ārā parādu jūgā esot. Tā kā tas bija labi, bet ir kaut kāds laiks, kad tas ir jāpārvērtē un tā. Bet tad ir jautājums, parādniekums, bet kas mainījās? Jūnijā satikāmies, apsēdāmies. Jūsu jautājums man. Vienotības viedoklis. Vienotības viedoklis dubultojam. Jūs sakat, jūsu viedoklis 3-kāršojam. Sākām strādāt 3 tikšanās, pārtraukums augustā, bāc, griežam nost pilnīgi. Tad viņi ar ultimātu, Nacionāla apvienība ar ultimātu nāca negaidot. Pagaidiet, beidziet. Mēs 3 reizes iesniedzām Saeimā šo priekšlikumu, likumprojektu, pārtraukt. 3 reizes viņš tika noraidīts Saeimā. Tad, kad mēs sapratām, ka nav citu variantu, mums ir kaut kādā veidā jāuzliek ierobežojumi. Bet tanī brīdī mēs nebijām dabūjuši jaunākos datus, kādā tempā aug šie imigrantu pieplūdums un kā tiek pieprasīts uzturēšanās atļaujas. Šobrīd jūsu domas ar Nacionālo apvienību atšķirās šajā te konkrētajā jautājumā. Ar ko atšķirās? Es atvainojos, ar vienotību atšķirās šajā te uzturēšanās atļauju mums atšķirās vienā pozīcijā par to, ka kvotas vajag, mums ir vienots viedoklis fondā, vienots viedoklis. Problēmas ir tāds, mēs sakam, ar kaut kādu laiku, pieņemsim, tas ir varētu būt 14. gada 1. jūlijas, oktobris, viņš ir jāpārtrauc. Pret nekustamo īpašumu ir jāpārtrauc. Meklējam jebkādu cits risinājums, ieguldījumi reālā ekonomikā, kas ir kontrolēti, daram to. Un ar to visu mums vēl vajadzēs kvotas. Ja jūs nerodat kompromisu, vai Nacionālā apvienība būtu gatava aiziet no valdības? Es ceru, ka vienotības pozīcija kaut kādā brīdī mainīsies, un viņi sapratīs, cik nozīmīgs daudz tas ir nacionālajai valstī. Tad jūs neesat gatavi atkāpties no savu uzstādījumu? Es atbildu uz to, ka es tiešām ceru, ka vienotība sapratīs, kāds liels draudz tas ir nacionālā valstī un kā tas kropļo ekonomisko situāciju valstī. Kāds mums tas ir draudz? Es ceru, ka to sapratīs. Ir jāsaprot viena lieta.
tās cenas, kas ir saistītas ar Latvijas Rīgas, piemēram, mikrorajoniem, ir vidēji apmēram 600 eiro par kvadrātmetru, un viņas praktiski nav cēlušās pēdējo 4 gadu laikā. Cēlušās jau uz dārgajiem īpašumiem, bet ja mēs apskatāmies centrā, ir desmitiem ēku, kas stāv tukšas jau 10 un vairāk gadus cilvēki. Un jautājums ir tāds, ļausim šīm ēkām sabrukt, jeb viņas attīstīsim. Skaidrs tas, parādniekungs, sociālie nami tur nebūs. Tur ir jāinvestē lieli līdzekļi, vismaz 1000 eiro uz kvadrātmetru papildus. Un šajā gadījumā man būtu viens praktisks jautājums. Parādniekungs nodarbojas, es nezinu, vai tagad nodarbojas ar kamīnu biznesu. Cik daudz kamīnus jūs esat pārdevuši sociālajiem namiem un cik daudz, kam jūs pārdodiet tos kamīnus? Ja personīgi saka, tiešām no ģimenes viedokļa tas nav izdevīgi, bet no nacionālas valsts viedokļa bet kas ir pircēji? Kam jūs pārdodiet? Latviešiem vai vairāk tomēr iebraucējiem? To, kāds ir skatītāju balsojums. Tad jautājums bija, vai jāturpina uzturēšanās atļauju piešķiršana par nekustamā īpašuma iegādi. Jā, ir atbildējuši 13%, savukārt nē, ir atbildējuši 87%. Raidījuma sākumā neatbildētāju bija mazliet mazāk. Šobrīd šis skaits ir pieaudzis. Es gribu vaicāt Dacei Akulei, tagad klausoties visai aktīvo politiķu diskusiju, jūs redzat kādus risinājumus? Tad viens ir šī te, kā lai saka, fonda izveide, ieviest kvotas, domāt par to, lai neveidotos šo imigrantu kopienas, mēģināt viņus, kā lai saka, izkliedēt pa visu Latvijas teritoriju. Tie varētu būt tādi risinājumi? Tieši tā, tie varētu būt risinājumi. Paskatāmies uz kaimiņiem Igauniju, tur ir kvota uz vispār tām uzturēšanās atļaujām, kas tiek izsniegts gadā, koeficients no kopējās sabiedrības iedzīvotāju skaita. Tā kā tur ir ieintegrēts tas jautājums, ar cik daudz jaunpienācējiem sabiedrībā mēs esam mierā sadzīvot. Un cik liels tas procents ir? Tas ir jāpaskatās uz konkrētiem imigrantu tipiem, es viņus te nesaukšu. Bet vēl tas viens ir atkarīgs noteikti... arī no ādas krāsas un no rases? Nē, tas ir atkarīgs tikai saistībā ar Igaunijas sabiedrības apjomu un procents, kas ir iedodam. Es domāju, kādus imigrantus mēs labprātāk pieņemam? Nē, tur ir tikai un vienīgi cipars. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, kas noteikti ir jādomā, lai arī mēs uzskatām, ka redzam tos kaut kādus sākotnējos datus, ka tikai ļoti neliela daļa šo cilvēku šobrīd tiešām pastāvīgi dzīvo Latvijā pie šīs sistēmas, kā šobrīd viņa ir izveidota, cilvēki var termiņu uzturēšanās atļaujas 5 gadiem dabūt uz gandrīz vai mūžu. Ik pa 5 gadiem atkal ejot pie mūsu iestādēm un sakot, mums joprojām ir šis īpašums, mēs joprojām gribam šeit palikt, kas izslēdz vajadzību integrēties, jeb citiem vārdiem runājot, piemēram, mācīties latviešu valodu. Ir jādomā par veidu, kā izveidot sistēmu. Piemēram, mēs ļaujam termiņu uzturēšanās atļaujas 5 gadiem iegūt 2 reizes, tātad 10 gadi ir laiks iet valodu, un tad cilvēkam ir izvēle vai nu patstāvīgā uzturēšanās atļauja, kas nozīmē jānoliek latviešu valodas pārbaude, vai arī ilgtermiņa vīza un braucam pa Schengenu. Ja cilvēks braucot uz Latviju jau iegādājušies šo uzturēšanās atļauju, spēja demonstrēt kaut vai nelielas latviešu valodas zināšanas, viņam uzturēšanās atļauja ir ar atlaidi. Tad viņš jau ir demonstrējis, kā saka, gatavošanos un gatavību integrēties Latvijas sabiedrībā. Tas, ko jūs minat, ir dažās valstīs šobrīd jau ieviestie tādi, teiksim, integrācijas papildus punkti, izvērtējot cilvēku, kas tiek uzņemts jaunajā sabiedrībā, un viņam līdz ar to tiek iedots lielāks punkts viņu vērtējumā, tiešām iedot to biļeti. Latvijā tas varētu strādāt? Tas ir viens no jautājumiem, kas šobrīd ir jāizdiskutē šobrīd topošās imigrācijas koncepcijas kontekstā. Šobrīd valdības rīcības plāns paredz, ka šī imigrācijas koncepcija ir jāuzstājas uz 1. decembri. Acīm redzot, šī uzturēšanās atļauju diskusija parāda, ka ir ļoti, ļoti daudz komplicētu detaļu, kur arī uzkāpj uz ļoti sāpīgām lietām. Un varbūt līdz 1. decembrim tomēr šo jautājumu nevajadzētu sasteigt, jo tur ir runa ne tikai par tiem cilvēkiem, kas iebrauc, tāpēc, ka viņi investē vienalga, vai mēs uzskatām, ka šīs ir investīcijas vai nē. Šleserkungs teica, studenti jāpieaicina Latvijā jau šobrīd.
šobrīd imigrācijas likums ļauj iebraukt gan tāpēc, ka cilvēkiem ir ģimenes saites, gan tāpēc, ka studēt grib Latvijā, gan tāpēc, ka investē Latvijā, un arī tāpēc, ka ir nodarbināti. Paldies. Mr. Ho, I would like to ask you, now the politicians were discussing possibility to increase the price for residence permit. In addition to what we currently have, to pay in more 25,000 euros in special fund, which would not be redeemable. Would that change flow of, for instance, people from China to Latvia? Well, I think this will be changed. Like I know, more than 70% people from China, they buy the property outside of Riga Plan region. That means. So they're looking for cheaper property. Yes, right. So increasing this amount would actually decrease inflow of people from your country. Yeah, maybe. Yeah. Vecāja Haukungam, vai tas, ko šeit politiķi runāja, ka palielināt summu, kas ir jāiemaksā šajā te, lai ieguldījumu fondā, lai varētu saņemt uzturēšanās atļauju, piemēram, 25,000 eiro, kā tas ietekmētu imigrantu plūsmu no Ķīnas. Viņš teica, jā, ka tas varētu samazināt šo plūsmu, jo pārsvarā imigranti no Ķīnas izvēlās iegādāties īpašumu Latvijas laukos, kur šī summa ir mazāka, kas ir jāiegūda nekustamajā īpašumā. Tie ir tikai 50,000 latu, salīdzinājumā ar Rīgu un Rīgas apkārtni, kur tie ir 100,000 latu. Līdz ar to viņa prāt šis te imigrantu pieplūdums no Ķīnas, ja tiek paceltas uzturēšanās atļauju cenas, varētu samazināties. Vaicāšu arī Purgalas kundzei, šeit izskanēja dažādi priekšlikumi, kā varētu risināt šo uzturēšanās atļauju jautājumu. Vai kāds no tiem jums likās pievilcīgs, ko jūs teiktu, jā, nu, pie šādiem nosacījumiem es labprāt uzņemtu vēl kādu imigrantu Beverīnas novadā, jo arī no jūsu novada brauc cilvēki prom un ir skaidrs, ka lauki pamazām paliek tukši. Jā, lauki paliek tukši. Un šāda veida uzturēšanās atļauju tirgošana pret nekustamo īpašumu jau neko nedod, jo laukos cilvēki lielākā daļa, teiksim, tie, kas ir fiziskas personas, kuri pārdod savus īpašumus par šādām lielām summām, viena daļa jau šo te naudu nomaksā atpakaļ par kredītiem, kas ir viņiem paņemti. Bet tas ļauj šiem lauku cilvēkiem arī dabūt tikt pie tās naudas. Jā, bet ja mēs runājam par Latviju, tas Latvija neko nedod, jo mūsu banka ārzemju bankas, un tāpat to naudu saņem Zviedrija un aiziet uz Zviedru bankām. Tā kā kāda tam nozīme? Cilvēks nenobankrotē. Tas ir vienīgais, bet ekonomiku tas neko nenosildīs. Bet te ir runa, ja mēs vispār tādas atļaujas tirgojam, tad arī tirgojam viņas tā, kā ir rakstīts, kad viņas ir investīcijas. Tā jau nav investīcija. Ja cilvēks nopērk sev zemes gabalu un viss. Tā nav nekāda investīcija. Ja tas cilvēks atnāktu uz pašvaldību ar tiem 50,000, tad tā ir investīcija ar kaut kādu mērķi, kur tā nauda ir jāiegulda infrastruktūrā. Tā ir cita lieta. Un tad, lai viņš pērk manis pēc kaut vai pa 3 latiem to savu abūs zemes gabalu, tad tā ir investīcija. Bet tad jūs redzat, ka šim principam, kas būtu pret uzturēšanās atļauju iegūšanu, vajadzētu būt citādākam, bet nevis pilnībā viņas izbeigt. Viņas var, teiksim, protams, viņas var arī neizbeigt, bet tādā gadījumā ir jāveicina ekonomika, vai darba vietas jārada, vai uzņēmē darbība jātīsta, nevis jānopērk zemes gabals un jāpļauj viņu 5 reizes. Problēma nav uzturēšanās atļaujā. Problēmā ir kāds iegūst. Ja jau mēs esam nodefinējuši, ka mums vajag ka investīcijas, ka mums tas ienes Latvijā un silda ekonomiku un rada darba vietas, tad arī tādiem mērķiem tikai un vienīgi vajag viņus izsniegt un tādiem mērķiem arī šo naudu tur ieguldīt. Un tas, protams, tad arī jāveido šis fonds. Un no šo fondu, protams, tad arī ir jānovirza tām lietām. Jā, viena no tām lietām varētu būt, ka mēs novirzītu tam, lai tie latvieši atgriežas, kas ir aizbraukuši. Paldies. Šis jautājums par uzturēšanās atļaujām, ko darīt ar tām, vai turpināt šo uzturēšanās atļauju tirgošanu, ja jā, tad kādā veidā
Tas būs jāizlemj Saeimai. Šī diskusija šobrīd no ministru kabineta ir pārcēlusies uz Saimu. Oktobrī par šo jautājumu lēmums būs jāpieņem Saeimai arī kontekstā ar jauno budžetu. Mēs šovakar no jums atvedamies, tiksimies nākamajā trešdienā 21:20 sastrēguma stundā. Visu labu!